Cik bieži un kur tu lasi? Cik bieži, kur es lasu? Lasu reti un lasu bieži. Grāmatas lasu reti, fiziskā formātā. Kā reti? Maz man ļoti lēni iet tam grāmatām. Internetā lasu. Bet mājās uz dīvāna arī? Mājās man iet ļoti lēni. Man iet 2-3 grāmatas gadā. Tiešām. Bet tad es izvēlos ļoti. Es izvēlos to, ko es lasu. Tad ļoti lēni un ļoti jāizvēlās, ko lasīt. Jā, es kaut kā tā, es nevis meklēju grāmatas, es arī meklēju, bet grāmatas arī kaut kādā veidā arī atnāk pie mums. Mums kaut kā tā satikšanās ir tādā pusceļā. Un, teiksim, tagad es lasu Alfrēdu Dēblīnu Berlīna Aleksandra laukums. Un es nonācu tajā grāmatai caur Fassbinderu, caur režisoru. Noskatījos viņu 15 stundas garo filmu, absolūti brīnišķīgs seriāls, 12 sēriju garš un pat filma laba. Bet filmā tur ir tā, ka tur ir tāda iestarpinājuma, tur parādās uz ekrāna vienkārši balta lapa ar tekstu virsū, citāti no grāmatas. Un tie citāti bija tik absolūti ģeniāli, ka es sapratu, ka viss tā grāmata un pats materiāls ir ļoti, ļoti labs. Un ievēju grāmatnīcā un skatos latviski. Stāvu latviski grāmata. Un es atveru vaļā 4. lapus un es skatos, tulkojas Silvija Brice. Un es domāju, protams, Bricē vienmēr tas labākais tiek. Ja? Un tā pārliecība par to, ka tas tulkojums ir labs, un pats materiāls ir labs, un pati grāmata ir laba, un filma, un viss. Tad es tagad ticis līdz Berlīna Aleksandra laukumam, un tad lasu to. Bet tas ir tāds izņēmums, tāds retums. Tam man vajag ļoti saņemties, lai es pie tās grāmatas pieietu. Es ļoti daudz varbūt gaidu, un tās grāmatas, un līdz ar to man arī tā, kā es pie viņas nonāku, varbūt tas arī ir ar tādu ļoti lielām prasībām par to, ko es ņemu lasīt. Man draudzene, piemēram, laukos Sarmīt no maniem bērnības laikiem, viņi savukārt ir ļoti liela, viņi tāda daudzlasītāji. Es atceros, ka mēs kādreiz skolas laikā sēdējām un runājām par grāmatām daudz, un es tur tā nicīgi izteicos tur. Tur rakstnieki kaut kāds Ziedonis Purvs. Kas ir Ziedonis Purvs? Ja? Kas tas vispār tāds ir? Un viņi man saka tā, Ziedonis Purvs, kāpēc tik nicīgi izsakies par Ziedoni Purvu? Un viņi izņem savu kladīti ārā, viņi ir citāti, izrakstīti, dzejoļi, un viņam sēžās un man nolasa vienu dzejoli Ziedoni Purva. Un es sēžu tādām lielām acīm. Tas tiešām ir kaut kas ļoti labs. Viņi ir izlasījusi nezinu, cik tur Ziedoņa Purva grāmatas, kurās ir bijis šausmīgi daudz visādi treša. Viņi ir atradusi vienu dzejoli, kurš ir tiešām labs. Un viņi lasa lubēnus, viņi lasa visu pēc kārtas, un viņi katrā grāmatā viņi atrod teikumu, rindkopu. Citreiz visa grāmata ir laba, citreiz nodaļa, citreiz kaut kāda vieta tikai. Un viņi tādi daudzlasītāji, viņi var, lasīt visu pēc kārtas un visādās arī viduvējās un sliktās lietās atrast, tāds arī labas vietas un tā. Man tā nav, kaut kā es nevaru saņemties uz to, izlasīt visu grāmatu, lai atrastu vienu teikumu. Tas nav mans piekrājiens. Un tā, es tā lasu maz. Bet internetā, toties, es internetā atradis labas lietas, latviešiem, ko es no latviešiem lasu, un latviešu literatūra paradoksāli, bet latviešu literatūra nav tikai tas, kas ir uz papīra, un tas, kas ir, ko apspriež literārajā presē, zināmi vārdi, teiksim. Tāpat tās cilvēki raksta internetā, teiksim, portālā Sviesta Ciba ir lietotājs punkts, ja, kas raksta apziņas plūsmu, kurš ir izkopis šo apziņas plūsmas rakstību, priekš manis vismaz līdz perfekcijai. Es viņu lasu ar milzīgu patiku un riktīgi ar kaifu. Viņš ir
es to puisi zinu, vienkārši arī tā personīgi. Es zinu, ka viņš ir izkopis tehniku, kā ātri rakstīt uz klaviatūras. Viņš var rakstīt ar aizvērtām acīm, un viņš var sēž, un viņš ļoti, ļoti ātri var pierakstīt katru vārdu, kas parādās viņa apziņā, un līdz ar to viņam nekas neaizķers, nekas neaizkrītais gults, neviens vārds, viņš ļoti, ļoti visu ātri uzliek, un tā pašā laikā viņš ir izkopis to apziņas plūsmas, to tehniku. Un es lasu tos viņa gabalus, kuros absolūti nav ne jēgas, ne struktūras, ne sižeta. Tur ir vienkārši tādas it kā bezjēdzīgu vārdu virtenes, ja? Pēc kādas ļoti, ļoti gari palagi, bet viņas absolūti brīnišķīgas, un tie kunkulīši, tie jēdzieniskie kunkulīši, kuros sajiet vārdi, viņi ir tādi pa visu to tekstu, tā samētāti un tās saitītas starp šiem kunkulīšiem ir ļoti tādas vājas un trauslas, bet viņš ir ļoti baudāms, tas teksts estētiski man, piemēram, un man teiksim, labākais latviešu literatūrā, kas uz to brīdi tas ir punkts sviesta cibā, ja? Un tas ir, bet tas ir ārpus kaut kāda tāda literārā redesloka, tāda oficiālā, vai ne? Bet es domāju, ka internetā ir daudz laba lieta, ko var atrast tiešām, ja? Un cilvēki arī lasa internetā paralēli arī, tā oficiālā literatūra. Daudz labi, arī daudz. Ir arī daudz, protams, bet mēs taču varam izvēlēties, ne? Ko lasīt. Ir jāiziet tas ceļš. Jāatrod. Un arī, varbūt, katram pašam jāiziet tas ceļš līdz tam tekstam, jo ne katrs cilvēks lasīs tādu, tādu pilnīgi jēlu materiālu, tādu apziņas plūsmu, kas skrien cauri galvai vārdu straumi, ja? Varbūt kādam, izlasīt tādu gabalu, ja? Ar vārdiem, vienkārši vārdiem. Varbūt, ka viņam tas ir apgrūtinoši, un viņš neredz tajā ne jēgu. Varbūt cilvēkiem vajag tādu strukturētu tekstu, viņiem vajag sižetu, viņiem vajag jēgu, viņiem vajag domu, un tā. Un tas kaut kuram. Es, Joyce neesmu lasījis, bet man ir tāds aizdoms, ka arī viņam varētu būt kaut kas līdzīgs. Bet kam man Joyce, kas ir principā latviešu Joyce, ko nevar saprast, vai tas ir Joyce, vai tas ir Sodums, ja man ir punkts, ja, kas ir tepat blakus un ļoti saprotams un tā. Saki, vai ir tāda vieta dīvaina, kur tu esi lasījis grāmatu? Dīvaina vieta. Nē, dīvaina vieta laikam nav. Baznīcā es lasīju baznīcas pagrabā, es lasīju grāmatas. Pagrabā? Jā. Es, kad uz Rīgu pirmo reizi atnācu dzīvot, es mēģināju strādāt, kalpot baznīcā, un tad man nolikt dzīvot baznīcas pagrabā. Tur es lasīju dažādas grāmatas, ko un tajā pagrabā varēja atrast. Tāds kristīgās pareizsacīgo grāmatas. Bet man ir grāmata, Jauna darība, baznīcas slāva, tāda maza grāmatiņa. Tur stūmi ir padāsāju līdzi visu laiku, kur vien es eju, man ir mans mazais zilais evaņģēlijs. Es viņu nesāju. Un tad, kad es kaut kur braucu autobusā, vai sēžu pieturā, vai vēl kaut kur, es viņu izņemu ārā un atšķiru jebkurā vietā un lasu. Tā. Līdz ar to tāds dīvainās vietas. Dzeļsdienās tās dīvainās vietas ir. Tā, kad mūsu Ērika Bērziņa ceļojumos vazā pa tiem brikšņiem, kurš var kaklu nolāst gar dzelzceļiem un liek rāpties kalnos un torņos un pagrabos līst un kur nekur, pie dzelzceļiem. Tās dīvainās vietas, kur literatūra ir bijusi. Kā tur ir lasīt? Kā tur ir lasīt? Vai klausīties? Pēdējā vieta bija tāda vispār interesanta. Tā ir konceptuāla. Pēdējā ceļojumā dzejniekiem pie Sarkandaugavas tas bija kaut kur.
manuprāt. Un tad Ērika man bija iedalījusi tādā turnī, tādā kalnā kāpts, kur bija drupas augšā. Un tad es smējos, es teicu, ka mums tagad jāuzrāpjās ir visaugstākajā ceļojuma vietā, kur ir augšā drupas. Tur nav nekā skaista, tur ir sabrukums, tur ir drupas. Un es šajā visaugstākajā punktā lasu savus vispiezemētākos tekstus. Ja. Un ir tā pretruna starp ārējo. Un nekad jau nevar zināt, vai tas tavs piezemētais teksts nav tas augstais teksts tajā pašā laikā, vai ne? Un tās drupas un viss kopā tas veido tādu kopējo tēlu ar to tekstu. Tas bija, man patika ļoti. Un tāda vietas izvēle, kā viņa to tekstu kopā man ļoti patika, jā. Ja tu nokļūtu uz neapdzīvotas salas, kuras 3 grāmatas tu paņemtu līdzi? Evaņģēliju paņemt, jo tas man vienmēr ir līdzi. Un par otru es tiešām zinu, ka to es paņemtu. Tas ir Selindžera Krājasrodas laukā, tāpat mūža grāmata, kuru es varu atšķirt jebkurā vietā un lasīt teikumu vai rindkopu vai jebko. Un to es noteikti paņemtu, jā. Par trešo, es nezinu, par trešo tad man ir jādomā. Bērnu literatūras varbūt kaut ko es paņemtu. Varbūt es paņemtu Smaragdu pilsētas burvi, jā, vai kaut ko tādu. Grūti pateikt, ja man citas grāmatas man nav tādā statusā, kā man ir Selindžera grāmata. Es nevaru vienkārši nolikt to trešo grāmatu šīm 2 blakus. Varbūt vēl priekšā ir kaut kur priekšā, varbūt ir tā trešā grāmata. Tā. Kāpēc Selindžers? Kāpēc Selindžers? Es arī nevarēju saprast ļoti ilgi, kāpēc Selindžers. Man ar Selindžeru vispār ir sava vēsture. Es esmu tāds literatūras moceklis sakarā ar Selindžeru, jo tā grāmata tika publicēta un izdota latviski jau padomju laikā. Brīnumainā veidā. Un mums pat skolā viņa bija jālasa obligātajā literatūrā, vidusskolā, 80. gadu vidū. Un es biju pusaudzis, un uz mani viņa atstāja vienkārši graujoši iespēju, absolūti graujoši. Bet es viņu lasīju kā pusaudzis, bet viņi uz maniem strādāja. Tieši tāpat, kā viņi tagad strādā uz mani pieauguši, tikai es nespēju formulēt tieši to, kas strādā, kas tas ir. Bet tas stāsts par to vidusskolu ir tāds, ka es biju tāds dumpīgs skolnieks, tur visām gāja par to skolu, bet literatūrā man gāja labi, man bija labi sacerējumi visi. Mums bija jāraksta sacerējums, par ko tu vēlies kļūt. Un es biju salasījies to grāmatu, es ar viņu dzīvoju, gandrīz vēl līdzinēsāju. Blakus Māra Melgala dzīvoļiem, tos es arī tajā laikā nesāju līdzi. Un es uzrakstīju tajā sacerējumā, es izcīlēju visādus variantus, par ko tikai es varētu vēlēties kļūt. Un visu to tā nosvītroju, ka es tomēr par to nevēlos kļūt. Un tur bija dažādi epiteti, jā, tur bija par skolotājiem, jā, par tiesnešiem un par visu kaut ko tādu, par ko es nevēlētos kļūt. Un tad es vienkārši nospiedu no tās grāmatas, es nezinu, cik tuvu tekstam, bet pēc motīviem, ja, ka es vēlētos būt tas sargātājs. Es biju tiešām ļoti iespējā
Un tur sanāca tā, ka viss tas pārējais teksts bez tā citāta, viņš bija šausmīgs. Viņš bija šausmīgi uzbrukošs skolai, skolotājiem, sistēmai. Un tā skolotāja, būdama tāda čakukum jauniete, paķēra tos atcerējumu, izlasīja, un tenciņiem viņi bija pie direktora prom. Un direktors bija arī tāds sistēmas cilvēks. Un viņš izsauca man uz to kabinetu pie sevis, un es tāds gaišmatains puika, lai arī dumpīgs, bet tomēr tāds gaišmatains un trīcošs, un tomēr tāda maiga dvēsele. Un es stāvu, man kājiņas trīc, ja. Un viņš tāds ūsēns mačo, bijušais fizkultūras skolotājs. Un viņš uz manīm uz tādu puisīti tā saka. Tas atcerējums priekšā, tur bija jāpaskaidro. Un es viņam tur kaut ko pretī, tur trīcošā balstiņā. Un viņš man saka tā, nu ko, cīnīsimies? Es tā, cīnīsimies. Tur pretī viņam, ja. Un tad mēs arī visu to vidusskolas laiku arī tā kā nocīnījāmies. Un tieši dēļ tās atcerējumi, dēļ tās grāmatas. Un pamatīgi viņš man tur terorizēja par to skolu. Tur bija dažādi iemesli, es dažādi tur uzmetos. Tur, protams, tie iemesli, kāpēc viņš man terorizēja, bija ļoti dažādi. Bet tas sākums bija tieši tā Selinger grāmata. Un tad no tā laika pamazām, un viss līdz pat šai dienai, tā grāmata man ir nākus līdzi, viņa bijusi vienmēr man mājās. Viņa bija sākumā latviski, pirms 2-3 gadiem Berlīnē es nopirku angļu, oriģinālu variantu. Un angļu valoda man nav ļoti stipri tā, es nelasu ļoti labi angliski. Bet par cik es to grāmatu zinu latviski no galvas, tad angliski man absolūti nav nekādas problēmas. Es tieši tāpat, es viņu atšķiru un lasu. Principā tā ir grāmata tāda, ka es varētu viņu saplēst pa lapām. Bet tad 2 eksemplārus vajag, jo ir viena puslapa un otra pusē. Un tad es varētu visas lapuses, katru lapusi ielikt rāmītī aiz stiklu un pa visu māju gar sienām vienkārši salikt un staigāt un skatīties viņam virsū, vienkārši apsēsties, lai tas teksts uz mani strādā. Viņš ir tik absolūti pilns un perfekts, ja, ka tā ir tāda absolūtā ikona priekš manis. Un es arī esmu domājis par to, kas tieši man patīk tajā Selinger grāmatā. Un tikai tagad kaut kad nesen man atnāca vispār arī tā saprašana, bet tas ir tāds jau filozofisks jautājums vairāk, ja. Es uzskatu, ka, jo teiksim, kāds ir saturs, tur ir tas pusaudzis, ja, ar to tīnieģu angstu, ja. Par šo tēmu ir sarakstīts ļoti daudz grāmatu, ļoti daudz cilvēku par to ir rakstījuši un attēlojuši, teiksim, par dumpīgos pusauģus. Un tas nebūtu tas iemesls, kāpēc tieši man patīk tieši šī grāmata. Bet es sapratu, ka tas ir tas, ka zem tā teksta var just apakšā to Selingera garīgo būtību, to garīgo pamatu, to kaut kādu viņa reliģiju, viņa garīgās prakses. Tas nav tur aprakstīts, bet tas izpaužas vārdos. Tie vārdi, varbūt tas neglīts tāds salīdzinājums, bet vārdi, tas teksts, tas literārais darbs, viņš ir tā kā izsitumi. Viņš ir tā kā izsitumi uz rakstnieka ķermeņa. Un skatoties uz šiem izsitumiem, ja, vai tā kā ir tāda bilde, kur tāds, es nezinu to fotografu tieši, bet tāda bilde, kur tāds bliks balts cilvēks ir, un viņš ir ar bitēm. Pa viņu visu ķermeni ir bites sasēdušās, tāds melnas bites. Un teksts ir tieši tāds pats, ka viņš tā kā bites, kas ir sasēdušās ar to ķermeni, un skatoties uz šīm bitēm, tu var nofiksēt šī cilvēka kontūras un apveidus un viņa formu. Un tieši tāpatās es zem tā Selinger teksta, es zem viņa redzu pašu Selingeru un viņa to
viņa to garīgo praksi un viņa būtību garīgo. Un es domāju, ka tieši tas ļoti valdzina tajā darbā, ka es jūtu tā, bet, protams, ka pats tas teksts, tie citāti un viss, viņi tādi, viņi ir perfekti. Cik es rakstīju savus blogus, ja, kad vienmēr tajā bloga info lapā es vienmēr ielieku kādu fragmentu no šī darba, no Selinger darba, no Kraujas. Tagad man ir blogā tā vieta ielikta, kur Holdens runājās ar Fībiju, ar māsiņu, guļam istabā. Un māsiņa saka, ka tu esi izmests no skolas un teici, ka nositīs. Un it kā tas it kā nav aforisms, tā it kā nav doma. Tas nav nekas tāds, jā, tāda filozofiska doma. Tas ir vienkārši fragments, bet man viņš ir tādā ļoti, man liekas, tik pašpietiekams un raksturīgs un izteiksmīgs. Un viņš ir tiešām tādā filozofijas un tāda filozofiska citāta līmenī. Viņš ir kā dzejolis, lai gan tā ir proza. Un tā kā es absolūti dievinu tieši šo grāmatu. Jā. Tu pastāstīji par Uz Kraujas rudblokām, bet vai ir vēl kāda grāmata, kas ir iespaidojusi tavu dzīvi? Vai dzīvi? Dzīve, tas ir tāds liels vārds. Lai es varētu teikt, ka kaut kas būtu mani, Krauja man tiešām iespaidojusi. Bet man ir grāmatas, kuras man ir patikušas. Man ir arī tādas grāmatas, kurām man ir bijušas tādas īpašas attiecības arī dzīves laikā. Bērnībā pirmā apzināta, tā grāmata tā ļoti apzināti patika, bija Smaragda pilsētas burvis, Oza pilsētas burvis tagad jau, vai ne, kad ir oriģināls tulkots. Tā laikā bija tāds krievu pārlikums ar skaistām ilustrācijām. Tas absolūti brīnišķīga grāmata. Es esmu jau teicis par tām, kas man pēdējā laikā ir ļoti patikušas. Man patika Renārs Litvīnovs stāstu un scenāriju krājums, tāds, man liekas, Abladēts, Iprina Bļežēts, kaut kā tā viņš saucās, bet es varu kļūdīties, manuprāt, tā ir. Kur es lasu un es dzirdu viņas balsi, es lasu tekstu, es dzirdu viņas balsi, es dzirdu viņas pauzes, es dzirdu viņas kāpumus, es dzirdu viņas kritums, brīnišķīgi. Ja? Litvīnova ir personība, viņa ir vienkārši skaista, un tas teksts arī ir ļoti skaists, es vienkārši lasīju un es mācījos intonāciju. Es dzirdēju intonāciju, sapratu, ka tekstā var būt personības intonācija. Tas man ļoti patika. Tad es lasīju pēdējie, kas man likās svarīgi pēdējais grāmatas, bija Andy Warhola grāmatas. Viņam ir tāda grāmata popismu, filosofija un arī viņa dienas grāmatas. Arī ļoti labi, teiksim, tas ir tiem, kas laikmatīgā māksla grib saprast. Es domāju, tā ir tāda arī obligātā literatūra tieši šīs divas ļoti vērtīgas lietas, tās vajag. Viņas gan ir angliski, viņas nav tulkotas. Tā, tad vienlaikus ļoti ar Harms aizrāvās. Man patīk, bet par Harms es starp citu arī, ar Harms ir tā interesanti, ka kad es viņu sāku lasīt, man likās, ka Harms tas ir tāds, tādi psihopāti, tādi murdziņi. Tāds šizofrēniķis, jā, un tad murdziņi. Smieklīgi ļoti, jā, un savā stilā. Un tikai tagad pēdējā laikā es sapratu, ka zem tā ir tā metode, par ko es runāju pēdējā laikā, ka tur ir tā metode. Un to ir svarīgi ieraudzīt, ka tie nav murdziņi, jā. Vai tā kā, teiksim, man draugs sākumā teica, jā, viņš ir lasīt tās manas tankas, jā. Viņš ka tā narkomāna murdziņi. Narkomāna murdziņi. Domā tā, ja tu gribi. Tagad jā, viņš par joks, protams, jā. Tāpat tās ar Harms arī. Nav tie nekādi šizofrēniķi murdziņi. Tur ir apakšā, ir konkrēti,
negribu tagad filozofēt par to visu daudz, ja? Bet, nu jā, Harms, jā. Tad man ar vienu grāmatu bija tāds īpašs attiecības. Kad mācījos skolā, padomju laikā vēl arī, es ļoti daudz lasīju bibliotekā, ņēmu grāmatas pa 7 grāmatām nedēļā. Tā ļoti daudz izlasīju. Un bija tāda viena grāmata, patiesībā 2 grāmatas, Tomas Manna Burvju kalns. Un vidusskolnieks es biju, es viņu ņēmu, un es viņu ņēmu kādas reizes 5, un es viņu sāku. Un tas sākums, un viss, kāds ir Burvju kalns vidusskolniekam, padomju vidusskolniekam, laukos, slampē. Kāds Burvju kalns, bet es jūtu, ka tur ir, te grāmatā, ka tur ir viņi tik noslēpumaini. Un es jūtu, ka man velk iekšā te grāmatā, tā ir mana grāmata, man viņa ir jāizlasa, es viņu lasu, pusguļus. Pēc 5 lapusēm es esmu aizmirsis. Es viņu nevaru nekādīgi izlasīt. Un stāv tā grāmata, un stāv uz galda, es uz viņu skatos. Un tā es viņu ņēmu, tiešām par tām 5 reizēm, es viņu nevarēju nekādīgi pabeigt. Un tā man viņa palika tā grāmata, nepabeigta. Un visu dzīvi, un tagad līdz saviem 43 gadiem, es visu laiku to atcerējos. Kaut kādā apziņas plauktiņā tas Burvju kalns joprojām stāvēja uz galva, ja? Man viņa ir jāizlasa. Un tad tagad laukos dzīvojot, atkal es ciemu bibliotēkā palūdzu. No blakus bibliotēkas viņa atgādāja, es dabūju tās grāmatas. Es pagājušajā gadā izlasīju ar absolūtu kaifu un prieku. Un man ļoti patika, es viņu beidzot pievārēju. Ja? Es viņu sāku kad, ja? Pabeidzu kad, tagad. Ja? Bet tā ir manas dzīves, viena no manas dzīves grāmatām. Tieši Tomas Manna Burvju kalns, absolūti brīnišķīga grāmata. Kā iesaku. Man tā. Un tad vēl viena tāda. Kur un kā tu iegūsti tās grāmatas, kuras tu lasi? Galvenais ir vēlēties. Galvenais ir vēlēties, ļoti gribēt kaut ko. Un tad jau arī kaut kādā veidā tā grāmata atnāk. Un arī pirkt, jā, pirkt tagad ir ļoti dārgi. Ja cilvēkam ir nauda, viņas var pirkt tādas grāmatas. Bet ja viņam nav naudas, viņš ir bibliotēkā ņemt, bet ne visās bibliotēkās visas grāmatas ir. Viņš var no draugiem ņemt. Bet tā es domāju, ja lasa maz un ja lasa tādas tiešām īpašas grāmatas, tad jau var to naudiņu kaut kā sakrāt un sagrabināt. Nav jau tik traki. Bet tad, kad man pavisam nebija naudas, pavisam, es pavisam trūcīgi dzīvoju. Vēl viena grāmata. Kaut kāds... Es tagad pastāstīšu par to, kur es ņemu grāmatas, to atnākšanu. Un bija tā, ka kaut kādus 6 gadus, 7 apakaļ. Es strādāju, kad Atēnā mēs tirgojām grāmatu izstādē grāmatas. Un pieskrien pie mūsu stendi klāt dzejniece, man liekas, Kristīna Sadovska. Un rāda, es saku, paskatieties, ko es nopirku. Es nopirku Silvijas plāces stikla kupolu. Un Dacis parāda blakus, stikla kupols, jā. Es saku, Datais varētu Silvija brīdis tulkojas. Briesmīgs vāks, šausmīgs vāks tam pirmam izdevumam. Un viens nav pircis un ko, un viņas jau mētājusies kaut kādā vienas izdevniecības nocenāto grāmatu kastē pa 40 centīmiem. Man uzreiz interesanti, es aizskrēju, nopirku to grāmatu. Izlasīju, un tajā laikā man liekas, Dievs, cik kāda tumsa, cik briesmīgi, tik smagi lasīt, es lasīju, man būtiski sāpēja visas malas, dvēseli sāpēja. Viņu lasot, es viņu izlasīju, brīnišķīgi, absolūts brīnišķīgs teksts, bet es domāju, pēc tam es vienreiz viņu paņēmu, atšķīru, es domāju, nē, es viņu nelasīšu, es šo grāmatu vairs nelasīšu, viņa ir tik smaga, ka es viņu vienkārši vairs nelasīšu. Viss, punkts. Un es uzdāvināju to grāmatu. Kaut kādam draugam uzdāvināju. Un viņš tagad iet gadi, es dzīvoju, paiet pie 7 gadi vai 6.
6 jau laikā. Un es piepiešu sajūtu šausmīgi vajadzību pēc stikla kupola. Es saprotu, ka tas ir kaut kas līdzīgs kraujai. Man viņu vajag. Man to grāmatu vienkārši vajag. Man viņu vajag mājās. Un es viņu gribēju. Es viņu gribēju. Es staigāju pa grāmatnīcām. Viņai bija otrs izdevums, tagad kaut kad nesen, Zvaigznē. Ar citu vāku, jau biezāk, jau cits izdevums, jauns. Es paskatos ārprāts 7 lati. Tagad jau 7 lati, nevis 48 centīmi, bet 7 lati. Naudas nav, nopirkt nevar, zakt negribu. Ko darīt, ja? Bet grāmatu gribu. Un tad bija tā, kad bija grāmatu izstāde atkal kongresa namā, kur tur un dienas grāmata, Datas parāde, rīkoja tādu pasākumu, kurā katrs rakstnieks pastāsta par kaut kādu vienu grāmatu. Un viņa uzaicina mani. Un es saku, jā, es gribētu pastāstīt par stikla kupolu, jā, bet tas grāmatas nav. Un Datas parāde saka tā, nāc un stāsti, mēs tev nopirksim to grāmatu. Un viņa nopirka no Zvaigznes to stikla kupolu, un man viņu uzdāvināja. Un es aizgāju uz to pasākumu, un es pastāstīju par to grāmatu, kas man viņā patīk. Tā. Un grāmata pie manis vienkārši nokļuva, viņa atnāca pie manis, pievilkās tā kā magnētiņš pie metāla. Es viņu dabūju, un es vienkārši viņu ļoti gribēju, un es viņu dabūju tādā veidā. Nevis nopirku, nevis nozagu, nevis paņēmu bibliotēkā, bet es viņu dabūju reāli mājās, man viņa ir. Man ir drošības sajūta, man ir mājās stikla kupols, viss kārtībā. Tā. Bet ir nācies arī nozagt? Nozagt? Kaut kad es esmu zadis, jā. Tas ir bibliotekā zadis. Man liekas, es esmu zadis kaut kad bērnībā kaut kādas grāmatas par seksu. No pieaugušo plauktiem. Man liekas, ka tas lamps bibliotekā kaut kāds grāmatas par seksu zadis. Bet es neatceros vairs kādas. Tā. Man liekas, ka bija kaut kā tā, kad es nozagu to vienu grāmatu. Es viņu izlasīju, un pēc tam aiznesu atpakaļ un noliku vietā. Kaut kas tāds. Bet man tas kaut kā, ja es kaut ko nozagu, man sēž kaut kā uz sirdsapziņā un sirdsapziņas pārmetu. Saki, ko vēl tu gribētu izlasīt, bet kam nav bijis līdz šim laiks iespējas? Es gribu izlasīt Ullisu. Es nezinu, vai es viņu izlasīju, bet viņš rēkojās kaut kur. Ja. Bet es viņu negribu lasīt latviski. Es negribu lasīt Sodumu Ullisu. Es viņu negribu. Tāpēc, kad tik šausmīgi ir sakladzināts par to sodumu, ir uzmesta tik šausmīgi tā soduma ēna, Joyce. Ja. Es gribu lasīt Joyce, es negribu lasīt sodumu. Un galu galā, kāpēc tik pārspīlēts akcents uz tulkotāju? Un kad tik šausmīgi pārslavēt, saslavē, ka tu beigās skaties uz to, es ieeju grāmatnīcā, es skatos Ullis stāv plauktā, es neredzu tur Joyce, es redzu tur momentā man norēvojot priekšā sodums. Un es negribu sodumu, es gribu Joyce. Un es domāju, angliski lasīt man nav tik labā angļu valoda. Un es principiāli pirkšu. Es esmu jau izmeklējis internetā. Es zinu, ka tas Joyce Ullis ir tulkots krieviski. Krieviski es ļoti labi lasu. Tulkojums esot labs un grāmata esot ar komentāriem. Tā kā sarežģītais Ullis, kuram katrs otrais vārds esot jāpaskaidro, kurš esot nesaprotams, un kas tur un ko tur, esot kultūra atsaucas un viss kaut kas. Ja ir krieviski labs tulkojums un ja ir ar komentāriem, es viņu vienkārši, man ir tagad tāds mērķis, es aiziešu uz Polaris grāmatnīcu, es pasūtīšu normāli Joyce Ullis krieviski, un es lasīšu bez jebkādām personības kulta ēnām. Man vienkārši nepatīk soduma personības kults, kas ir uzmests šai grāmatai. Un turklāt arī tā informācija ir tāda, ka viņš tur ir tulkojis, kaut ko tur piedzējojis klāts, salicis šausmīgi no sevis, ka tur tas soduma nospiedums uz tā Joyce teksta esot ļoti pamatīgs. Un es negribu nekādus svešu personību nospiedumus, es gribu tīri Joyce.
tā, tāds mērķis ir izlasīt to Ulis, jā, bet es viņu lasīšu krieviski. Diemžēl. Tā. Šodien gan Satorī bija forši Šlāpiens pārtulkojis, bija viena Džojas pasaciņa par kaķīti, tā gan man patika. Tā bija forši. Jā. Saki, vai ir kāds grāmatu tēls, kuram tu gribētu līdzināties? Vai līdzinies? Nav, man liekas, nav tāds grāmatu tēls. Nemākis. Es lasīju citu dzejnieku intervijas jau pirms tam, ko es interviju šis pats jautājums. Es domāju par to jau kāds dienas iepriekš. Nevar es tādu atrast tādu grāmatas tēlu. Man ir bijuši kādreiz agrāk, jā, un tā spēcīgi ir bijušas lietas. Es atcerējos vienu grāmatu, Dostojevska Idiotu. To es arī lasīju kaut kādas reizes 3 vai 4, kamēr man nenozaga. Neizzaga dzīvokli. Man bija Dostojevska kopā rakstu viss krieviski oriģinālā. Latviski nevar palasīt, bet krieviski pilnīgi brīnišķīgi. Jānis Miškins, protams, tādas zīmogs, un kur vēl tādam jaunam puisim. Un tā vispār absolūti valdzinošs Jēzus tāds. Jēzus. Un skaisti, jā, kādreiz, ka Jānis Miškins bija mans varonis, jā. Un tagad varbūt vajadzētu pārlasīt vēlreiz. Tā, tagad uz doto brīdi nav. Holdens bija kādreiz, tad bija Jānis Miškins. Tagad man ir Morisējs. Tagad man ir Morisējs. Dzejnieks Morisējs. Dziedošais dzejnieks. Pēc kuras grāmatas izlasīšanas tu saprati, ka lasīt ir labi, vērtīgi, vajadzīgi? Redz, lasīt jau sāk bērnībā. Un tad vienkārši ir tā, ka tu lasi un tev patīk lasīt. Tu nedomā, ka tas ir labi vai vērtīgi. Un arī tur, skolā, padomju skolā, literatūras stundās, tur jau tās skolotājs saka, lūk, vērtīgi, ja? Un tas bērns jau tāds dumpinieks. Ko vērtīgi, kas vērtīgi, Anna Saksa, Lazdu laipa, kas uz jauno krastu, tur mērnieku laiki vērtīgi, ja? Un tev iestājās tāda, tev vērtīgi, tev kaut kas cits vērtīgs. Un vērtīgi, jā, bija tāds grāmatas, ar kurām es arī tais pašos, es saprotu, ka iet runa par sākumu, kad tu sāc lasīt. Vērtīgi, ko es staigāju? Es staigāju Smaragdu pilsētas burvi pa bērnu dārzu. Sāku lasīt 4 gadu vecumā. Tā kā es jau bērnu dārzā staigāju ar Smaragdu pilsētas burvi, piekakātām biksēm, grāmatu padusē. Tad vēlāk, jau, protams, ka tur jau tad bija Selingers, un tad Oskar Vailda arī atrēja ģimeni, kas arī, protams, ir padomu laika izdevums, vai ne? Pilnīgi indīgi saindējoša grāmata. Mēs satikāmies ar draugiem tur kaut kādos tumšos ziemas vakaros un citējām Lordu Henriju un mācījāmies no galvas visas viņa teicienas. Tā bija eksotika, tā bija tā inde, jā, tā brīvība, kas tur bija iekšā, tas viņa sarkasms un cinisms un viss absolūti nepadomju. Bet, jā, tie padomju laiki nemaz nebija tik traki tādā nozīmē, ka viņi nebija tik nebrīvi tādi. Bija lietas, par kurām nedrīkstēja runāt tādas aktuālās politiskās lietas, ne? Bet tīri tādā vispārējā brīvības nozīmē bija daudz grāmatas, kurās pasaules klasika, no kurām varēja to brīvības sajūtu un brīvības apziņu no viņām varēja smelties. Tad tīri tāda personiskās brīvības, iekšējās brīvības sajūta. Tas pats Oskars Vailds, vai ne? Tas ir absolūti dekadentisks, jā. Ieņem tā to uz tās padomju realitātes fonu. Un tā. Tad tas bija vērtīgi, jā, tas palīdzēja dzīvot Mārs Melngala dzēja. Tad, kad viņa bija, tad, kad viņa tika publicēta sākumā, ja.
es domāju, tagad jau uz šodienas absolūti relaksētās sabiedrības fona viņi izskatās savādāk. Bet tad, kad viņi iznāca, tas bija sprādziens, tas bija kaut kas. Cilvēki zināja no galva dzejojis, staigāja tiešām mētē kabatā, bija laba vakara un meldījās iešana. Cilvēki staigāja dzejot krājumiem kabatās. Mēs citējām, mēs mācījām dzejojus no galvas. Mēs satikāmies, vakariem sēdējām un viens otram skaitījām dzejojus laukos. Nekādi ne rakstnieki, nekādi ne literāti, parasti cilvēki. Tā, skolnieki, laucinieki. Saki, ko tu domā par grāmatu digitalizāciju? Par grāmatu digitalizāciju? No vienas puses tā digitalizācija ir tāda, ka tas jau viss ir atkarīgs no tā, vai tev mājās ir elektrība vai nav. Un ja tev mājās piepieši, ja visā pasaulē nociest elektrību, tad visas digitālās grāmatas ir kaput. Viss, jā. Tas nav nekas tāds, tas nav materiāls. No otras puses ir atkal labi, no tie cilvēki, kuriem nav pieejams, kuri nevar atļauties nopirkt tas grāmatas veikalā, tur nav naudiņas, ja. Un ja būtu internetā, mēs varam lasīt. Un tā, un datorā. Protams, ka digitāli viņas vieglāk varbūt kaut kā ir uzglabāt, teiksim, to apjomu vai kā. Un vēl ir tā lieta, ka digitāli, teiksim, man ir arī uz Krājasradzes laukā mājās digitāli. Jo, ja man vajag kaut kādu, teiksim, vietu vai citātu, vai es meklēju kaut kādu vietu grāmatā, vai man viņu vajag kaut kur ielikt blogā vai kaut kur nocitēt vai ko, es vienkārši iesitu meklēt vārdus, un es ļoti ātri atrodu. Es tāpat atradu nesen Tuvis Jansons par, tā kā nāca pasaules gals, un piepieši bija šausmīgi aktuāli, man vajadzēja atrast to stāstu par svilpastu, kas baidījās no katastrofas. Ja. To es arī atradu internetā, brīnišķīgi. Man nebija bibliotēka, es atradu internetā par svilpasti. Tekstu viss kārtībā, un tādā ziņā ļoti ērti. Tur ir savu plusu, savu mīnusu. Vai ir kāda grāmata, par kuras izlasīšanu tagad bijis kauns? Vai tas nožēlos, ka tu mums izlasīsi? Nav tāda. Bet tādā ziņā, ka es jau nelasu to, kas man nepatīk. Līdz ar to, es varu tur daudz, un, ja ir labs garstāvoklis, es varu daudz un tikt runāt par to, ko citi raksta un kā citi raksta. Un par citu pieeju vārdiem un par savu pieeju vārdiem. Tas cits jautājums. Bet, teiksim tā, ka man būtu bijis kauns par kaut ko, ko es lasījis. Tā nav. Par saviem tekstiem ir bijis kauns. Tādā ziņā, ka es tā ļoti kritiski kaut kā pieeju, jo es viņas, kad es viņas sarakstu kaut kādā vienā noskaņojumā vai apziņas stāvoklī. Un pēc tam, kad es viņus atceros kādā citā, un ja tas teksts nav sakopts vai viņš nav nostrādāts, vai vispār viņš vienkārši nav labs, ja. Man ir šausmīgs kauns, un kamēr tā grāmata nav izdot, es viņu ātri ņemu ārā, es vienkārši ātri ņemu ārā no tā teksta, ja. Par saviem tekstiem ir bijis ļoti kauns, un par citu tekstiem nē. Tad noslēdzošais jautājums būtu slavens vai netik slavens, jebkuru laiku autors, par kuru tu vēlētos pavakariņot? Par kuru es vēlētos pavakariņot? Es vēlētos pavakariņot, un šitreiz arī domājot, vai es varu izlasīt to jautājumu. Un te domāju, ar kuru tad es gribētu pavakariņot? Un es
izdomāju, ka es gribētu pavakariņot ar Trumanu Kapotu. Jo Trumans Kapote bija baigi interesantais tipiņš, bija šausmīgi interesants cilvēks, ekstravagants, absolūti. Un viņš zināja visas Ņujorkas tenkas un klačas, un viņš bija šausmīgi pļāpīgs. Un ar viņu būtu ļoti interesanti vakariņot. Viņš, teiksim, protams, tas ir teorētiski, vai ne? Ja mēs atrastu kontaktu, mēs zinātu labu valodu, viņš varētu izstāstīt visādas interesantas lietas, visādas tenkas un klačas par visādiem rakstniekiem un aktieriem un režisoriem un visādām aprindām. Tas būtu interesanti. Mēs ļoti saturīgi un jautri vienkārši pavadītu vakaru. Ar Trumanu Kapotu es gribētu, jā. To es tā izdomāju, un bija ļoti apmierināts, ka es esmu nonācis pie šīs domas. Ka to es liekot uz sirds, saku, Trumēn, parādies man sapnī pavakariņosim, būs foršs sapnis. Tā. Labs restorāns. Paldies.